Ja tu esi izvēles priekšā, kuru sakabes tipu izvēlēties, simetrisko S-tipu vai pingraberu? Iedošu mazu skaidrojumu tev. Tev radīsies dabīgs jautājums, kura ir no viņām labāka. Nav tādas atbildes. Kurā reģionā viņas vairāk izmanto. Šīs pingraberu sakabes viņas vairāk izmanto amerikāņu, britu tirgus. Mums arī viņas ir ļoti daudz. Šīs S-tipa sakabes pielieto zem tiltretatoriem. Attiecīgi tas ir skandināvu tirgus. Kāpēc zem tiltretatoriem? Tās ir pašas kompaktākās, mazākā izmēra sakabes, kas vien ir, un tas ir ļoti svarīgi tieši darbam ar tiltretatoru, tāpēc viņas ir skandināvos. Mana prognoze pagaidām mums Latvijā notiek Rosols, ir šī, ir amerikāņu CV tips, ir Lenhops, ir vēl kaut kas. Lēnām man ir aizdomas tādas, kad atnāksim mēs līdz skandināviem masveidā. Un tad arī nomas parkos, kausu sortimentā arvien biežāk parādīsies viens standarts un mums kļūst vieglāk mainīties ar kaimiņiem un atrast aprīkojumus. Bet vēl joprojām tehniski katram ir savi plusi mīnusi. Lieto to, kas tev ir, un galvenais nekļūdies, nesamaini viņus vietām vai nekļūdies viņās. Veiksim darbos!